Čau! Pasties, ceriņi jau sākuši ziedēt, ir mais, bet mūsu mais ir tāds pavisam kaut kāds, vai ne? Galīgi šķērsām mais ir. Braukšu reņģēs. Ir problēma. Pēdējā reizē man pazuda, es tur patās tajā molā atstāju, Daugavgrības molā atstāju visas savas sistēmas. Vispirms ieskriešu veikalā. Mums Salaspilī beidzot ir makšķerēšanas veikals. Mums ir tāds, redzi, ar uzrakstu biznesa centrs. Iet iekšā un tur pa kreisi pa gaiteni. Tas arī atrodas. Laižam, jāsavāc viss kaut kas ir. Man bija šitādas sistēmas. Tulītās parādīšu, man arī otri ir. Nē, nav otrs. Otrs man nav. Ir šitās. Un es mēģināju uz plikiem āķiem, bet uz plikiem āķiem nesanāca noķert. Bet tad, kad uzlika šito te mazo lapiņu, tad reku šitien viņam plauktā ir kaut kas ļoti līdzīgs. Es teiktu, ka es gribētu varbūt tās, kas šitas ir. Šitas, jā, es plakam ņemšu šitās, jo te mazāks āķis, bet varbūt tās var pamēģināt arī ar lielāku. Un tā kā te izvēle ir, pilnīgi pietiek, un kaut kas līdzīgs no šīs šnitas ir. Jā. Ar svinu nepārspīlēs, šitas ir kas? Šitas ir 12 gramīgais, man pietiks 3 šitādi. Un 3 8 gramīgi, pilnīgi viss būs baigi forši. Rekurs sistēma reņģē, ražots Latvijā. Kas šito diezinu ražo? Tikai ražots Latvijā rakstīts ir. Leonīd Ogrē, ja? Šitie ir ogrēnieši. Pamēģināsim. Iepriekšējā reizē es redzēju vienu čali, kurš ņēma no buņķus ārā baltos stārpus. Es gribētu pamēģināt uz baltajiem, kas ir, gaļinieki. Paņems vienu mazo kārbiņu ar baltajiem. Tā, nekur. Pasties kā. Man patīk. Šitas ir patriotisms. Un kas vēl ir ietinot iekšā Salaspils vēstu avīzē, domājam zaļi. Iedomājieties, šī avīze kalpo ne tikai kā informācijas avots, bet arī pēc tam viņa kalpo absolūti kā otrreizējais produkts. Un pēc tam viņu varam nodot. Un kas notiek? Mēs viņu varam pārstrādāt. Super. Šis ir ļoti kreatīvi. Tā, lūk, šis te mums ir salasīts. Leonīd, nofonē pasūtījumu lūdzu. Okay. Tas ir arī viss. Es domāju, ka var laist uz copi. Leonīdu. Leonīdu komplektā ar sistēmā paņemšu līdzi. Viss mēs laižam. Esam gala mērķi. Jā, šitas ir kas ir, Bolterāja. Bolterāja, jā, mēs atbraucām uz Daugavgrības molu. Tagad ir tikai tas ceļš jāmēro līdz tai. Tā, kas te ir galamērķim? Jā, līdz galamērķim. Un te ir kaut kādi 2,8 kilometri. Tas ir to vērts. Tas ir to vērts droši vien iet, ja vien sejā vējš nepūtīs. Ja pat nebrauc makšķerē, tad šeit, kur te ir vesela karta, kas kurā vietā ir. Pasties, te var arī paskatīties putnus. Visticamāk, tur kaut kur viņiem ir jābūt. Tikai jāzina, kurā vietā viņus meklē. Tā kā ir arī tāda plāksnīta uzlikta, un te var iepazīties ar to, kas ir šī parkā vai lagūnā. Kur mūsu Air Baltics lido zaļā aste lidmašīna. Tā, šeit ir krustojums, tad, kad iet uz to molu, iet pa labi, nevis pa kreisi. Šitā ir tāda episkā vieta pa ceļam. Pasties, kur gulbīši, gulbis, kur ligzdo, iespiedis iekšā. Kur tur tālumā vēl viens ir. Vismaz šeit gulbis var paskatīties. Tad, protams, ir ārts, pilnīgākais ārts, kāds te var būt. Uz sienām te sazīmēti visādi ķiņķēziņi. Un šeit ir vēsturiska siena. Rekur. Es eju tā garām, zinu kā, es jau kārtīgs metālūžņu vācējs esmu, es domāju, kā tā siena vēl joprojām. Šitais te gabarīts šeit ir saglabājusies un viņa nav nogriezta nost. Pie mūsdienu tehnoloģijām, kad tev ir fleksis vai ne, tu tiek varētu viņu nogriezt. Baigais, jā, tur tāds gabarīts ir. Vēl stāv. Malači, kaut ko ir saglabājuši. Bļīne, šito nebija pamanījis, es domāju, te tāds, zini, viss tāds tumšs izskatās, bet izrādās, ka te ir kāds spičku piemetis klāt. Un te tak viss bija niedrēs, pasties, tas viss ir nodedzis, un līdz ar tā tālākā gulbja ligzdu. Šitas gan ir pretīgi, tā gan nevajadzētu darīt. Jo te tak pasties putniem ligzdošanas vietas tajās niedrēs ir iekšā, un tāpēc jau viss tā lagūna, dabas parks, ne? Nav pareizi, galīgi nav pareizi. Tad, kad beidzās šī te ārta siena, mākslas darbu siena, te sākās viens tas pretīgs posms. Kā man besīja ārā, kad smiltis sajiet botās iekšā un tu tādām taisnām kājām, jāpārvar ir rekur līdz tai tur žoga šķēršošanas vietai, tāds smilšainais posmiņš, un tad ir tā, ka pēc tam jāsēžās un jātirina ārā botas. Pirmie, 300 metri, 400 ir pārvarēti. Tagad kur tur tālumā kuģis iet iekšā
pa vārtiem, un nākamais jau ir kaujas gatavībā aiz tā pirmā kuģa. O, nē, pasties, tur vēl ir 1, 2, 3, 4 stāv un gaida, ka varēs nākt iekšā ostā vai vienkārši nokurēšies. Te ir 2 ceļi, vai iet pa šeieni, man parasti patīk tur pa to liedadziņu, bet re, kur Leonīts saka, izies pa otru pusi. Es neesmu pa otru pusi gājis, iziesim pa otru pusi. Šitien te kaut kāds ir uztaisīts, šitas, man liekas, salīdzinoši svaigs ir kaut kāds betonējums, dambītis uztaisīts. Te kaut kāda tā zona vai kas ir, kur tur jauni akmeņi savest iekšā. Un man liekas, viņi te cīnās tā kā ar veidzirnavām. Šitien viss, kur lejā ir sakritis, tu te ir tāds no sērijas dirsā darbs un materiāls. No šitas izskatās kaut kas pēc tā. Un galvenais, kas tur nav ne gala, ne malas, tur tas viss apakšā ir izskalots. Kāds jūrai spēks ir, vai ne? Tas ir ūdenim vienkārši nenormāls. Cilvēks var cīnīties, bet tur kaut kā lejā to bišku savādāk būtu jāsataisa. Nu, akmeņu stiprinājums, man liekas, viens no efektīvākajiem ir nevis betonējumi. Ostas teritorijā tur kaut kur, kas tā ir, tur dzird pilnīgi kā visi kuģi tur stājās un kaut kas krāmējās. Šitien te kastes vecas, paskaties, cik skaista taka tur uz leju iet. Es tiešām šitien nebija gājis. Nu, te vienkārši tas, kas iet garām, iemet visu iekšā, kas viņam ir lieks. Tā notiek krūmos, jā, ka viss paliek liekais šeit. Nu, lūk, esam izgājuši cauri. Tur tālumā, kur tie akmeņi redzami. Tur mēs pēdējo reizi gandrīz tikāmies, vai ne, kur es teicu par to betonu. Un tagad mēs esam šeit. Tālāk, kur šitais bērs patīk, un tas ir izdzīvotājs. Pasties, kā viņam saknes pār to akmeņaino pārlīdušas pāri. Tas ir ar saviem pirkstiem iekramtējies iekšā. Nē, es te dzīvošu. Nu, tā viņam tur arī ļauj dzīvot. Un tā kā ejam, cilvēkus pagaidām neredz, bet, nē, gan ir daudz ir. Un laivas arī. Nu labi, tuvojamies jau. Gulbīšu kolonija. Viņi te kaut ko lasa. Pasties, ielien iekšā. Tikai dibeni ārā. Man liekas, ka viņi jūt tās aļģis, kas tur salipušas pie tiem, saugušas pie akmeņiem ir. Bet šitie baigie tie malacīši. Baigi smukais laiks. Vējš praktiski nav, ir krastinieks. Jūra ir gandrīz plakana. Pilnīgi redz, kā ūdens atkāpies ir. Pasties, visi akmeņi ir zaļi. Kaiņas nosēdušas ir. Un tā kā ir interesanti. Būs interesanti. Un Mangaļu salas mola nav cilvēku. Vispār, tā kā no vārda pavisam, kur tur tie Daugavā ķer. No tiem ir sodāmības faktors. Un pašā galā ir pie bākas nostājušies. Tie droši vien asarus mēģina dabūt ārā. Bet tur vispār nav. No šitien cilvēki ir. Kur tikko pabrauca garām vīrietis ar sievieti. Vīrietis 2 kāti rokās ir. Šī ir Daugavgrīvas mola klasika. Man ļoti nenormāli tas patīk. Vīrs ar sievu, 2 parastās primitīvās makšķeres. Viņi atbrauc, saķer savas, nezinu, tur 20-30 zivtiņas. Un pēc tam brauc mājās vienkārši pusdienas ēd. Super, man reāli tas patīk. Kā viņi to dara šeit vietējie. Saliksim te patās lītās makšķeres. Un es pamēģināšu šeit, jo tur baigais bars ir. Pēc tam Leonīts aizies uz turieni, pastīsies, kas tur notiek, bet tur izskatās visi cilā kātus. Tā kā saliksimies šitien, un es pamēģināšu vienītī pa akmeņiem padragāt. Tā, man ir līdz 10 gramiem mans Major kraftiņš, kas ir nano kāds. Viņš ir mīkstais, viņš nav fasts, viņš ir fasts, viņš nav extra fasts. Jā, tas ir tas pats, kuru es visu laiku esmu copējis iepriekšējos, 3 gadus, 4 gadus. Tagad es viņu drusku novārtā nolicis. Tā kā man būs šitais. Sedona, spole, Shimano Sedona, 3000, tagad man viņas ir vairākas. Jā, ar aukliņu, kaut kāda man 0,8, te virsū stāv 0,7, 0,8 līdz 0,9. Tā kā plānā aukla virsū. Un, te man ir vēl palicis kaut kāds fragments no flurkarbona. Nezinu, viņu vajag vai nevajag, bet labi, uzsiešu virsū tikai sakabi. Es laikam sākšu ar Latvijā ražotajām sistēmām, un tad jau redzēs, pāriešu uz pārbaudītajām. Tā, manējā pārbaudītā šitien arī iekšā ir. Tā kā paņemšu no sākuma šito uzlikšu virsū. Tā, paņemšu sakabīti, lai vieglāk būtu strādāt. Ņemšu ar griezuli. Reku man te viena sakabi ar griezuli ir. Šī tāda te. Uzsiešu, un ja gadījumā tā sistēma grozīsies, tad vismazā viņai nebūs nesavērpsies. Makšķerēšanas noteikumi atļauj izmantot mums
3 āķus, ja? Un Latvijas sistēmā viņi jau uzreiz ir 3. Savukārt šīm te visām, kas ir ārzemju sistēmas, viņām ir 5 āķi. Tas nozīmē, ka, ja tu gribi būt legāls un makšķerēt tā kā pēc noteikumiem, 2 āķi ir jāgriež nost. Nu tā tas ir. To nosaka noteikumi. Nezinu, kā tie tur čaļi, kas tur uz tā moliņa, tur jau tagad izvetē viens pakaļ otram. Kā viņi to noteikumus ievēro. Bet nu to, kad tiksim līdz viņiem, tad redzēs. Tā, man vajag sviniņu. Iedomā tos 8 gramus, es domāju, sākšu ar 8. Tā, šitas ir 8. Ja. Un latviešu sistēmai, kas ir forši? Nu, man tās, kas bija tās iepriekšējās sistēmas, latviešu sistēmai, pasties apakšā jau ir griezuls, nu, sakabe, ja, kur var piekabināt klāt. Un augšā ir arī griezuls uzlikts. Ļoti ērti. Te vismazām šis viss ir pārdomāts. Kas mums ir tām sistēmām? Šitām sistēmām arī ir tas pats, bet manējai tai sistēmai, kas bija, un šitā, tas viss nebija. Tās šitām sistēmām nekā nav, vienkārši cilpa no augšas, cilpa no apakšas, dari tālāk, ko tu gribi. Un iespējams, ka tas arī kaut kādu cenu izsaka, €98. Varbūt tās, ka tā ir. Šitām viss ir padomāts jau. Bet, nu, jākņem no stāķi. Es ar Leonīdu šķiramies šeit, es palikšu drusciņu pamētāšu te no akmeņiem, pastīšos, kas te notiek. Leonīds iekaros mums vietu zem saules tur pie tiem čaļiem, kas jau tur sastājušies. Paņemšu vienu sistēmu un 2 sviniņus. 12 un 10 grami. Vai 8 un 10 grami. Tā, Leonīds saka, uzreiz vajag sariktēties, un šī ir baigā fīča. Ja jums ir spainis, nu obligāti maisu jāieliek iekšā spainī. Oi, un dvielīts, jā, nu man arī dvielīts kaut kur bija līdzi. Man arī dvielīts ir tām fīčām ir jābūt. Un tad ir tā, ka tas spainis tīrs, jo pretējā gadījumā pēc tam to spaini nevar izmazgāt. Tā, patīšos. Johēdī, manam spainim vismazām neiet virsū. Tūlīt tās mēģinās iespridzināt kaut kādā veidā. Šitā te nesenā. Pa lielu spaini paņēma. 20 litrīgais spainis ir drusciņ pa niknu. Vai arī maisi pa mazu. 1 no 2. Labi, nekas. Cerams, ka nebūs baigais žors. Tad jau metīs precīzi iekšā. Kamēr nāca, zini kā, tikmēr jau paspēja iesvīst, tagad vēši no aizmuguris. Prasās kapuci uzvilkt. Salst. Reāli salst. Viss. Es esmu gatavs. Es metu iekšā. Pirmais metiens ir uztaisīts. Izstāstīšu ātri, kāda ir koncepcija. Ņemu vieglo kātiņu līdz 10 gramiem. Es esmu atbraucis baudīt sopi. Man tās zivs varbūt tās nav tik būtiska. Forši būs, ja es viņu noķeršu, bet ja es viņu nenoķeršu, Dievs ar to zivi. Bet noķert šobrīd izskatās var jebkādā veidā. Bet tas skaidrs, ka tu ķer tās reņģes ar mazo kātu, tas ir neatsvarams. Un man ir svarīgi copēt. Ļoti. Un kad tu jūti to visu, šitiņ jau arī zini, kā tā visa tā pravotka un visu, vai ne? Es saku, tā kā foreles ķert dīķos. Nu, ne ar ko nav sliktāk. Tieši tikpat skaisti. Nu, jātājums, vai šitien tā reņģa ir pienākus klāt. Es domāju, ka te tā reņģa, ja viņa ir pienākus, viņa ir, bet te nostāties vienkārši grūtāk. Un līdz ar ko tāpēc te arī veči nestāv. Skatos ūdenī, te patās pie krasta. Te miljons ar mazām zivīm ir. Es nezinu, kas tās pa zivīm ir, bet te viss ņirbuļo. Bet izskatās, ka tās varētu būt arī reņģes. Tās iespējams, ka ir arī reņģes, tikai viņas neņem. Nu, miljons. Viss vienās mazās zivīs. Jāmēģina kaut kā varbūt tās kādu pietirināt. Vai nepaņēma no Leonīda šitos baltos tārpus, vajadzēja uzlikt balto. Točne tās ir reņģes. Es sāku tā kā pilkerēt, tā kā uz ziemas makšķerītas miljoniem saskrēja riņķī tās reņģes. Jā, tas paliek interesanti, tūlīt tās mēģināšu noķert. Tā šitien patās lejā. Ielēžu. Ir. Tu skaties, viņas miljardiem šitien lejā ir. Mana pirmā šīs dienas reņģe. Apčakarēja sistēmu kolhozā nav jāiet. Viss sāk strādāt. Nu, kā jums šitais patīk? Blīn, es izdomāju, ko es izdarīšu. Man vajag, pa šitā jau bija tāda liela, man vajag pie Leonīda aiziet paņemt baltos tārpus. Vēl kas ir, šeit ir diezgan viņas tās reņģiem vajadzīgs, nu, bišku īsāku to attālumu. Būtu vajadzīgs bišku īsāks attālums starp
starp svinu un pirmo āķi. Jā, drusku tas ir pa augstu. Interesanti. Un vairāk nav to zivtiņu lejā. Visas pamuka kaut kur. Kaut kā tas bariņš noķēru. Un tagad tas bariņš viss ir pamucis projām. Neredz vispār nevienu. Baigi interesanti. Tikko bija miljards ar viņām, viss bija pilns un viss kaut kur. Un tāpēc droši vien arī tad, kad tur tajā kolhozā, zini, kā, kad tu copē, tad ir tā, kad viļņveidīgi atnāk un ir, un pēc tam atkal nav. Un tiešām. Tikko viss te spīdēja un laistījās. Labi, iešu uz kolhozu, pēc tam var atgriezties šodien atpakaļ. Copēji vispirmām kārtām jābūt ir interesantai, vai ne? Es nezinu, man jau pats tas process, zin kā, ļoti, ļoti foršs. Bet šitiem te pa akmeņiem, ka paši varēja baigi interesanti ir. Es nezinu, tur tālāk jau tūlīt tās darbs sāksies. Zini, kā iekarstīs blakus ķeru un tur neķeru, tu zini, ko iekšējā konkurence un davai sākam močīt. Bet es te noteikti gribu atgriezties un pišķītiņu pie akmeņiem. Atnācu pie citiem akmeņiem. Šeit arī redz ir. Šitā ir tāda. Laikam ir arī lielās reņģis, tā kā uz mazajām nav jēgas, ne mazām spiest. Tas spainis bišķiņ tuvāk jānoliek. Šitēm dēļ. Tālūk. Redz. Tāpēc ir vajadzīgs dvielīts. Man pagaidām vēl nav tas trakākais variants. Bet arī paņēma pie pašiem akmeņiem. Iemet it kā tur tālumā, bet paņēma te patās. Pamēģinās. Varbūt tās vēl kāda atsaucās. Skaidrs ir viens, ka tā reņģe nav tur dziļumā, bet viņa ir uz šitās te līnijas, kas ir pa akmeņai no to malu, pie pašas malas. Un vismaz šajā vietā, es nezinu kā tur, kur tas cilvēku gūzma tur tālāk stāv uz tā mola virsū. Varbūt tās tur arī tālumā tas bars tur migrē, bet šitiem te viss notiekās gar krastu. Ja reņģu copi uztver kā darbu, tad pilnīgi noteikti jāliek ir 3-5 sistēmas kopā ar 15 tāķiem, tad ātri tu sasmēl 20-50 litrus spaini, zini kā, un stiepiņu krastā. Bet ja mēs gribam baudīt, tad lai viss nebeigtos tik ātri un šie 3 kilometri nav tā kā ātri nebeidzās vai ne, un atkal atpakaļ jāiet, tad es iesaku āķus izvēlēties tomēr 3, lai tu vari pabaudīt procesu. Jā, cilvēku te ir gūzma. Iesim pie Leonīda, pastīsimies, kā viņam tur veicās. Šeit galvenais nekautrēties, vienkārši spraucies iekšā un viss. Jo te, zini, kā neatradīsi to vienīgo kluso vietiņu. Te viss ir pēc pilsētas likumiem. Ej un dari. Tu skaties, kā viņiem arī viss te patās pie krasta notiek, nekas nenotiek, tur baigā tālumā, distancē. Tā zivtiņa ņem te patās. Un blakus rekur vīriņš vienkārši iemet priekšā un te patās gar malu, pa labi, pa kreisi. Tas ir tas pats, ko es teicu par tiem akmeņiem. Uz akmeņiem tieši tā patās ir. Viņas ir te patās. Viņas tās zivtiņas ir te patās lejā. Un tad arī tur pie akmeņiem viņas tieši tā patās. Labi, aiziešu pie Leonīda. Man pagaidām rezultāti ir tāda, ka man aiz astes vairāk ir noķērušās nekā uz āķi uzsēdušās pašas. Tas jau nekas. Tas gandrīz vai skaitās. Bet te visu laiku sit lejā. Es saku, ar mazo kātiņu baigi forši. Katru copi. Šodien vispār vajadzēja notikt Latvijas čempionātam makšķerēšanā no krasta, kas ir strīms foreļu ķeršana. Bet čempiņš ir atcelts. Tad šitas ir tāds, zini kā, foreļu vietā. Reņģu copi ir foreļu vietā. Ļoti līdzīgi. Tas ir ļoti, ļoti līdzīgi. Mums arī sāk. Izrādās nav pie zemes. Nevajag laist tik zemu. Tad jau arī tā štēlīte aiziet. Jo tā iepriekšējā paņēma grimstot, tas nozīmē, ka jāķer horizons ir, kā teiktu, foreļu copē dīķos. Horizons, čaļi, horizons, ir tāds termins horizons, jā. Tev jānoķer, kurā līmenī ir, un tad jau tu tur vari sākt. Nozīmē, ka nevajag uz grunts laist, bet jāmēģina. Bet, redzēju, ka iepriekš uz tiem akmeņiem, tad viņas piepeld un aizpeld,
Tad te jāskatās, kurā ir. O, celpīte bija. Celpīte. Sit. O, ir. Redzējāt, kā smuki? Kātiņā, nu, ko lēnām jāvāk. Varbūt tās vēl viena uzsēdīsies. Kad jau viena ir paņēmusi, tas jau tā kā asrītina. Varbūt tās otra vēl paņems. Nu, jūs skatāties. Kā forši. Galvenais, ka tu copi jūti, nu, cope. Sapratīsim, celpīte. Būs, nebūs, celpīte bija celpīte atkal, skrien pa mugurām, tinkš, skrien, nu ņem takš, nu. Neuzsēdīsies nevienu, viss jau baigi tuvu krastam. Ir, nu, nepaņēma. Šoreiz tukšais. Līn, tikko duplets nokrita, nu, moins. Galvenais, ka ir. Vajag, es zinu, es pamēģināšu ietvičot bišķīti, varbūt tās tvičs viņām patīk. Varbūt tās viņām, zini, kā vajag tā bišku ietvičot. Savādāk velc viņas nereaģē, un tad vajag tikai tuk. Uz tviča. Tink. Oi, kā sit. Nu, kur tu esi? Ai. Leonīda? Jā. Iedosi baltos? Jā. Kur tev viņi? Tur kaut kur ir? Šeit. Tur kāda kastītē, es izņemšu ārā. Jā, mēģina. Varbūt tās labāk būs. Tā, kur viņi te ir? Kaut kur te no visām šitām ir. Maisiņā, jā. Tūlīt tās uzliks virsū, pamēģinās. Pa vienam baltajam. Tā. Gan jau, ka tik ātri neapēdīs. Nu, rekur pasties skaisti, ne? Uzliku baltos virsū, tūlīt redzēs, kā šitas viss nostrādā. Pasties, kā uzliku balto virsū, tā uzreiz XL reņģis sāk ķerties. Šitas ir tas pirmais metiens. Nu ko, jāmēģina vēlreiz. Te ir katrā laidienā. Nu redzi, ar šito mazo kātiņu es skatos Leonīts blakām vispār. Tas visu laiku skaties, kā viņš piecēr. Jo katru to mazāko copīti tu jūti, nu baigi. Nu. Te nav tāda laidiena, ka tur nebūtu galā. Nu, rasies, tinkš, ir. O tagad jūs uzsēdās man. Nu, varbūt tās vēl viena dupletā aizies. Nokabinājās? Nenokabinājās. Labi, izvadīsim ārā viņu. Tankš ir. Kur viņa arī ir. Te pat tās, ja? Cēla augšā un viņa popas. Un visas viņas, jā, nu var jau tur kilometru mest iekšā dziļumā, bet jēgas no tā nekādas nav. Interesanti, kur tās laivas, viņas jau arī te patās pie malas ir piestājušas, tikai viņas met mūsu virzienā, nevis dziļumā. Un tā kā viņas te kaut kā arī ir. O, tankš jau ir man galā, kamēr es te stāstu par laivām. Jau ir, bet tagad atkal viņas grimstošu kaut ko pie zemes paņēma. Nu, varbūt tās, kāpēc tie dupleti nenāk ārā, kāpēc tā otrā nevar uzsēsties? Es tagad velku vienkārši cerību, ka varbūt tās vēl paņems. Bet neņem. Vajadzēja krēlis uztaisīt. Jā, norāvās. Un tas nekas nākamajā metienā atgūsies. Dupleti. Uj, garā. Maisis kaut kas tas sagriezās. Leonīts maudz dupletu tagad ārā. Viņam, kas tev arī līdz 10 gramiem kāds, vai ne? Jā. Vai ne? Daivas spolīte. Vispār. Starp citu ir veikalā. Ir veikalā, jā. Nu, tur jau tā lieta. Ne tikai veikalā, var te arī pasties. Te uzreiz ar visu testu, vai ne? Nu, tā ir. Viņam arī. Cik tev? 2,10 kāds, jā? Jā, 2,13. Leonīts visu laiku līdz šim ķēris ar feederi. Es viņu saku, vecīt, šitā ir cita pasaule. Te tu jūti gan copīt, gan saproti, kas tur lejā notiek. Un tu atbrauc makšķerēt. nevis klapēt zivis. No. Tā kā. Ja jums mājās ir mazie kātiņi, pilnīgi noteikti pamēģināt. Šito es saku, šitā ir tēma. Nu, lūk, rekur, tikko man viens āķis palika te patās iekšā. Svins redz nē, bet āķi aizcās. Nu, ko palieku ar 2 āķiem, pamēģinās ar 2 āķiem. Kaut kā man kaut kā tagad baigi piebuksējas, nezinu, vairāk nejūt, ka būtu baigā rast dača man te.
Kaut kas te bišķi pamainījās. Leonīds gan tas blakā man te. Viņam patīk bišķītiņi te iespridzināt, bet viņam baigi interesanti. Viņam te tāds betons priekšā, ja? Viņam uzreiz aiz tā betona viņš velk un uz pēdējā āķa pēdējā brīdī viņam paņem. Nē, tas šoreiz nebija gan. Likās jau, ka viņam tūlītās būs atkal. Redz, vajag tikai pačīkstēt. Vajag pačīkstēt, lai to zivi varētu noķert. Tikko pačīkstēja, redz, un čunkš pie pašas krasta paņēma. Forši, nu. Mēs abi divi tikko tā ienopūtāmies ar tādu reņģu šitāji. Rekur tie, kamēr es te gribēju atkal stāstīt, rekur ir vēl. Bet nav, dupleti nav, ir pa vienai, bet ir forši visu laiku tu jūti to copi, viss notiekās. Un vēl kas interesanti, rekur šitie te vīriņi, viņi izrādās, viņi neķer tā kā mēs uz šitām sistēmām, bet uz pludiņiem. Viņiem ir pludi. Un tad apakšā ir kaut kāda sistēma pludiņiem. Un tiem gan tur tā kā krēlis nāk ārā. Uz katra āķa virsū ir. Droši vien viņiem ir kaut kāda slieka uzlikta vai kaut kas tam līdzīgs. Tā, mums ir pirmais triplets. Tu skaties, un visas ir zvērīgi lielas. Galvenais, Leonīds teica pirms brītiņa, tūlīt būs duplets, izlaida, viņš teica norāvās. Un tagad ir nākamais metiens un tripletu noķēra. Super! Tā kā var arī tripletu noķert. Es nevaru tripletu vairs noķert, jo man tikai 2 āķi palikuši virsū. Mēs neesam vieni. Ronis arī ir piepeldējis. Blorkš aizgāja lejā. Opaņā. Un rekur, tur ir vēl viens tālumā. Tur arī ir viens. Bet kamēr es te mēģinu sapiņķrēt savu sistēmu, tikmēr Leonīds vēl joprojām spridzina. Leonīd, ko tu darīsi ar tām zivīm pēc tām? Ēdīšu. Vai ne? Zivis ir vismaz reņģīt. Tā jau baigi garšīgāja. Tā, nomainījies tagad sistēmu. Rekur 2 āķus es nokniebu nost, jo sistēmā ir 5 āķi virsū. Paņēmu es šo te, kas ir, es nezinu, kas te pa izmēru tiem āķiem bija, bet var sakot ar mazākajiem āķiem uzliku tagad virsū. Vienkārši man Leonīds bišķiņ te nomotivēja. Un vēl viena lieta, ko es gribu pamēģināt, tas ir jāuztais 8 gramiem bišku nokniepšu nost arī svinu, jo tāda sajūta, ka vajag bišku lēnāk pie krasta tīt, un tad būs labāks rezultāts. Jānoeksperimentē. Lūk, nokniebu arī svinu nost. Tagad es nezinu, cik te būs grami, bet kaut kādi grami būs. Būs bišku maigāks. Un mēģinu tikai pa šito pašu maliņu uzmest tā satinās spicīte. Tūlīt tās izlabos. Viss man pirmais metiens, sākam darbiņu. Te patās uzreiz, šitas ir pirmais metiens. Izlaidu pašu metienu, pašu izvadīšanu, bet uzreiz galā jau ir. Ko mēģināšu vēlreiz. Leonīdam atkal ir. Duplets viņam atkal ir. Tas tur vienkārši kaut ko viņš ir kaut ko labāku uzzinājis, kā vajag. Un tie āķi spēlē kaut kā savādāk. Mans pirmais duplets laikam arī tūlītās no šitās sistēmas pamuka tikko. Bet forši ieknāba iekšā. Un galvenais dankš jūti vienu vilvelc. Un jūti kā otra uzsēžās virsū. Tā vējš tagad pacēlās bišķītiņi. Sāk te iepūst. Bet nekas. Superīgi. Ir superīgi. Riktīgi labs ir. Leonīds man tikko nomotivēja. Bļāvens, viņš visu laiku velk. Viņš visu laiku, jūs čaļi nestāties priekšā, viņam uz katra metiena 1 vai 2 ir. Es tagad uzliku atpakaļ, nevis uzliku atpakaļ, bet es vienkārši uzliku 10 gramus, viņiem ir 8 grami, pamēģināšu uz 10 gramiem. Jo vai nu ceļ uz augšu, vai nu par lēnu grims, es nezinu, kaut kas tur nav kārtībā ar to sistēmu. Kad uzliku es to nokniebu nost. Kā sākumā likās, ka varētu būt šitiem pie krasta labāk, bet nē, viņš kaut kā neizspēlē vai nav. Es nezinu, kaut kas pamainās. Te kaut ko nesaprotu, vai nu man āķu nav, vai kas te ir. Un kāpēc viņi asi vispār ir? Kaut kas te nav kārtībā, es nevaru zivi noķert. Kā tā var būt? Es tikko pačīkstēju. Redzi, ko uzsēdās vēl viena virsū dupletā. Bet nebūs duplets, viena tāpatās tikai galā. Bija tunkš uzsēdās un iespieda iekšā. Kad otra ņem, tad vispār ir. Pasties, triplets. Te patās pie malas paņēma vēl 2, ja? Viņš kaut ko labāk zina nekā es. Laikam. Visas viņu vairāk neņemšu līdzi uz copi.
Vai arī viņš man neņems, šajā gadījumā es ar viņa mašīnu atbraucu, tad laikam viņš mani vairāk neņems uz copi līdzi, vai arī gluži pretēji, viņš mani ņems līdzi. Nu jā, bet es viņu laikam vairāk nebraukšu. Labākais copes biedrs, kurš copē bišķis. Jā, tā arī ir. Leonīts saka, labākais copes biedrs ir tas, kurš copē sliktāk par tevi. Katrā ziņā viņam no tā ir lielāks smaids nekā man. Bet nu labi, es domāju, ka jūs dzirdat manā šī tekstā, ko es saku, ka es smaidu to sakot. Norāvu sistēmu, uzsēju tagad jaunu sakabi virsū. Pamēģināšu ar lieliem āķiem. Leonīdam ir sistēma ar lielākiem āķiem. Es iepriekšējā man bija ar mazākiem āķiem. It kā, pasties, kā tur krēlis vēl kārā. Viņam jau otrā pravotka, un viņam vienkārši, tā kā, mums kaut kas nokustējās, te vairāk nav tāda aktivitāte priekšā. Leonīds tikko teica, ka viņš grib aiziet aiz viņa bišķīt uz to pusi, jo izskatās, ka zivs ir aizgājis tur. Es uz turieni? Nu, tu pāji, pasties, jā. Es pagaidīšu, ka atgriežās viņas uz šejieni. Nu, interesanti, jā, kā tās zivs te. Bet, nu, tur riktīgi. Tagad jau, es saku, otrā vai trešā, viņam ir tā, ka uz katra āķa virsū. Viņam sistēma ar tiem 5 āķiem visticamāk ir. Un tā, sistēma ir gatava. Jāžicina atkal iekšā, jāmēģina. Tagad var norubīt Leonīda vietiņu. Viņam te bija pirmīt baigi labi. Un pastīsies, varbūt tās tiešām lielāki āķi dot kaut kādu savādāku rezultātu. Varbūt tās labāk sēžās virsū uz lielākiem āķiem. Jo uz tiem mazajiem bija tā kā, nu jā, grūti nokomentēt, tūlīt tās redzēs. Ir sajūta, ka man tas spainis var aizlidot, vai kaut ko piesiet klāt tam spainim savādāk. Jā, apsien riņķi ir. Vismaz šitais te soma, zin kā. Vismaz viens pats neaizlidos. Šitā savādāk boiku šlupojās. Tā jau pēc tam nenoķers, vējš. Nu, tā ir jūriņa, jūriņā neko nepadarīsi. Tā ir tikko vēja nav viss, un te uzreiz tev var sagriezties. Un atkal viss ir pavisam savādāk. Nu, šobrīd izskatās tā, kad reņģi ir paņēmusi absolūtu, nezinu, pusdienu pauzi, vai kas viņiem tas tāds ir, nu nav, nekur nav. Nejūtu pat, kad sistu īsti. Nu, varbūt tās te pie krasta paša, zini, kā kur tie akmeņi, tur vēl kaut cik druscītiņi uzčubinu, bet te mēģina noķert horizontu tuvāk tālāk, ka vienkārši izslēdza, tā kā būtu kāds izslēdz pa visam. Baigi interesanti. Tikko piezvanīja telefons, skatos ūdenī, te runāju pa telefonu, skatos, te starp tiem 2 betoniem, te tādi 2 betona kluči, 2 reņģis peld. Domāju, jāpiemet pie deguna klāt ir. Bet nenieka, viņas neņem. Man nevar katrā ziņā noķert. Tikko man te bija zaceps. Raustu, un kā domā, ko es tikko noķēru. Iespējams, ka šitā ir pat manējā sistēma, ko es pirms brītiņa noplūcu. Āķi no viņas aizķērās aiz āķa. Rausti āķi, nu, sistēma noķēra. Tā, man kaut kā te galīgi neveicās, gribu teikt neveicās, bet droši vien kaut ko es te nesaprotu, kas te notiek. Leonīts teica, viņam baigais lifehacks esot. Jānogriežot ir šitās te nost. Un tad iespējams, ka labāk ķeršoties. Nu, tā vismazā viņš izdarīja. Un viņš ķer, viņš ķer. Es neķeru. Pamēģināšu vienu āķi uztaisīt bez nekā. Mēs abi 2 ar Leonīdu tagad nosacinājām, ka šeit nav zivju. Un, ja paskatās rekur mums aiz muguras, arī visi veči pazuda. Nu labi, Leonīds tagad te vyjoživается bišķītiņa. Bet, jā, es norāvu vēl vienu sistēmu. Šitā man laikam ir 3. sistēma, ko es lieku virsū. Tikko uzčibināju, sakombinēju no 2 vienu, lai nav tik sāpīgi. Bet es nevaru noķert zivi. Nu, nevaru, un viss un gatavs, un kaut tu iepūt. Un arī te izskatās, ka ir pie malas ir, tu pilnīgi redzi, kā viņas griežās, viss tur notiek. Bet uz āķi virsū dabūt nevar. Tikko gribējām iet projām, es vēl teicu, ka Leonīds vyjoživается te, un klausties, un viņam 2 metieni, un cik tur tās zivis bija. Un vēl duplets, un tagad kaut kas aktivizējās, nu tā kā tiešām jūtami, pilnīgi jūtami. Te kaut kāds bariņš ir vai nu pacēlies vai aktīvs palicis, baigi interesanti. Vai cik es ilgi te nostāvēju, nekādas nebija reakcijas. Bija pat triplets, varat iedomāties? Pat triplets bija. Kas tad te tāds ir noticies? Nāc šitē, Leonīda nāc blakām. Nemet tur, šitien viņas ir. Domāju, paskatīšos āķītis, zini kā, bļāviens, domāju,
Kāpēc nevar noķert? Nu, ja nevar noķert, tāpēc kāds ir atliekts. Jā, šī tā te varbūt tās būs labā. Jāteic, man tā rezultāvitāte ir dalīts uz 3 pret Leonīdu. Un es nevaru īsti saprast, kas ir pa vainu, kāpēc man tās zivs nav tik aktīvi. Viņam visu laiku, uz katras pravotkas principā, uz katra laidiena viņam ir cope. Man īsti tā nesanāk. Grūti pateikt, kas ir. Es visādi eksperimentēju. Galvenais, ka lejā šiteni patās redz, ka visu laiku viņi irbuļo tās zivs. Nu, tā kā vienkārši nenormāli. Bet te metot priekšā nevar noķert viņu. Viena tava, viena ne tava. Viena mana, viena ne... Jā, tiešām. Izvilku savējo sistēmu un vēl vienu kaut kādu sistēmu. Beidzot, kaut kas arī pozitīvs manā dzīvē parādās. Ja ne zivis, tad vismazām sistēmas sāk atgūt. Es jau gribētu teikt, ka es esmu visu sapratis, kas dzīvē man tagad te jādara ir. Bet īsti tā nav. Vienkārši zivis sāka ķerties. Vienkārši zivis sāka ķerties. Tā, ka man neķērās, tad man neķērās vispār nekādīgi un ne uz ko. Un tagad met un jūt, ka copē viss notiekās. Nu tā viena, es nezinu, kaut kāds laika periods bija vispār tā, ka nu, tu velc un nekā nav. Un tagad tu tini un jūti, ka tur ir. Forši. Skatos uz tām laivām. Šitien gadījumā nav tā, ka nedrīkst copēt. Man liekas, ka te nedrīkst copēt. O, paņēma. Te es uzreiz velku ārā, jo savādāk es te, zini, mēģinu kaut kādā veidā domāt, ka varbūt tās vēl paņems kādas zivs. Bet izrādās, ka es tad trāpu iekšā tajos akmeņos. Man vairāk nekas nesanāk. Te sanāk izraut ārā un tai reņģē tik tā mutīte švaka ir, ka notrūkst viņa nost. Jā, bet par tām laivām, jā, es tikai tagad iedomājos, vai te vispār drīkst copēt. Man liekas, ka te ir liegums kaut kāds baigais tas sloks. Jā, Daugavas pusē toči nedrīkst, bet man liekas arī uz šito pusi bija aizliegums tagad. Nu, man tagad ir kaut kas te noticies, bišķiņ kaut kas ir uzlabojies. Nezinu, vai es esmu kaut ko labāk sapratis, vai kas te vai vienkārši tās zivs ir. Leonīds tagad nav jau brītiņi, es esmu 3 zivis noķers, viņš pagaidām nav. Viņš man smaida blakām. Un ir kaut kā tā, ka viņas copē, bet viņas neuzsēžās virsū, bet ja piecēr druscīt, viņi kaut kā, nezinu, es nesaprotu īsti, kas te notiek un kā tas notiek. Bet kaut kas te visā ir jādarbina. Galvenais jūti, viņa piesit, tu piecērt galā. Nu, kaut kas jau man te sāk lasīties kopā. Forši. Atgūstam pozīcijas iekavētās. Nu, dupletiņā. Šoreiz dupletiņā paņēma. Nu, interesanta tā reņģe. Nu, tiešām ir interesanti. Jānogriež ir. Un uzreiz kaut kā tur tā visa štelīte aiziet, nezinu. Tieši tos āķus viņas tur arī baksta. Nu, tur kur tā muša palikusi, tie spārniņi. Tur, man liekas, vienkārši, nu, ja tur metās virsū, tikai tad metās virsū. Bet tā, principā, otrais bļāviens pārmeta pāri. Leonīts smējās, ka es varu uztaisīt no savām salasītajām sistēmām. Te vēl, zini, kā visus svinus, visu. Taisnība gan viņam ir, jā. Atkal norāvu. Viņam pēc brītiņa noķeršu. Tā, nogriežu tas spuriņas nās. Tā, šitam āķim arī. Es taisīšu īsāks, kaut kā liekas, ka tomēr labāk ņem tad, kad nav to matiņu. Šitiem te man virsoja tārpi palikuši, bet tas āķis tāds, ka pirkstā ar varu iedurt var, bet nu, kas man ir, kur pasties. Šitiem te ir 2 sistēmas, bet vienīgais, kas šitām ir sistēmām viss slikti. Āķiem ir neatskabaret, bet pats spice jau beigta. Acīm redzot, zini, kā velkot ārā, metot iekšā, bija jau apskādēts. Labi, es turpinu uzvaras gājienu. Tā, nu pasties, ko es noķēru. Šitien izrādās raudas arī dzīvo. Varbūt tās šitās, kas uz betona te lejā, tās nemazām nav. Nav šitās te reņģes, bet tās ir raudas, nu. Labi, es pēc raudas neatbraucu. Šķiet, es tūlītās būšu jau aprāvis visas sistēmas, kas mums bija līdzi. Es aiziešu uz betoniem, paeksperimentēšu tur.
Leonīds. Viņam te vajag labi sanāk uz lēno šito pravotku taisīt visu tā kā vajag. Es man ir apnicis pārsieties. Un atnācām mēs uz molu pašu sākumu, te kur pašā sākuma akmeņi. Un te vienkārši te visu laiku lē tikai lejā. Un te viss bez apstājas ir copis. Tikai es nespēju viņus piecirst nekādīgi. Nezinu. Baigi interesanti. Viss pavisam savādāk nekā tur iepriekš. Nu, mēs dodamies tālāk. Iesim, palūkosim, kas notiek vēl šitien. Šī ir beidzamā lokācija. Beidzamā lokācija šodien, kur apstājās, tas ir šitien te uz tiem pāļiem. Nezinu, kas tie tādi 3 stūļi konusi vai vēl kaut kas. Un tie arī zivis ir. Viņas skrien pakaļ, viņas arī mēdz uzkosties. Interesanti, jā. Bet nu vienlīdz kā visur šodien. Viņa var ņemt, un viņa var neņemt. Viņa grib ēst un grib neēst. Un sit, galvenais arī sit. Viss notiekās. Labi, vēl daži metieni, un tas šodien jāmeti miers. Tas arī ir viss. Tas arī ir viss. Lai gulbjiem paliek. Te viss, kas paliek. Aiziesim kaut kur aizvējiņā. Tad jau aprunāsimies vēl druscītiņu un pastāstīsim, kā mums gāja. Nu tā, re, kur ir Leonīda loms, re, kur ir manējais loms. Nu, man jāteic, tāpatās pietiek, ja? Bet Leonīdam ir 2 reiz vairāk. Nu, viņam te ir, jā, nu kādi 3 kg viņam točni tur ir. Man ir druscītiņi mazāk. Leonīda bija forši, ne? Super. Jā. Mēģināt braukt ar laitiņiem. Reāli cita cope. Vai ne? Savādāk, jā. Es viņam te saku, es viņam teicu, aizbrauksim uz mikriņiem, pamēģināsim. Izdevās. Cita pravotka, cits tiniens, visi baigi forši. Viss. Tiekamies citā reizē, citā laikā. Reņa cope. Izmantojiet iespēju, kamēr viņas tur ir.